man tur gāja? Atlasē? Tā kā atlase bija jau novembrī, ja nemaldos, tad tas bija ļoti sen un tā dziesma bija ļoti zaļa. Un es aizgāju ar tādām nepārāk nopietnām domām par to visu, bet, nu jā, tas laikam izvērtās nopietnāk nekā es biju gaidījusi. Mazliet garlaicīgi. Tas arī ir tāda kičīga garšiņa mazliet. Šeit es strādāju ar bērniem, ar audzēkņiem, esmu vokālais pedagogs un arī šeit ir grupas Framest mēģinājuma telpas un ierakstu studiju. Vienādā skaļumā tad arī manas ausis jau pieradīs un es beigām vairs nekoncentrēšos, ko tu dziedi. Ja tu mazliet vienā brīdī kaut ko skaļāk man pateiks vai pusāk, tu uzreiz pamanīs, kaut kas mainās, vai ne? Tur gan nenosauc vietu, no kurienes es nāku, bet es sev uzskatu par riktīgi mārpieti jau visu skolas laiku, vairāk kā 16, 17 gadus, un visu bērnības nodzēju mārpē. Dziesma patiesībā radās nedaudz jau agrāk, bet viņa nekur netika izskanējusi, un arī Supernovas nolikumā ir teicis, ka šī dziesma var būt publicēta ne ātrāk kā pērnā gada septembrī, tāpēc jā, mēs izdevām viņu tikai kaut kad novembrī, mēs ierakstījām. Dziesma Being a Friend, komponists, dziesmas autors Jānis Ķirsis, arī grupas Framest mākslinieckais vadītājs. Viņš vienkārši nolēma, ka šī dziesma ļoti labi der tieši manai balsī, manam vokālam. Arī tēma, teksta, saturs ir ļoti atbilstošs par draugiem, par draudzību, un tas ir arī tas, ko es nesu to message par to, kad ir labi, kad ir tas draugs. Ir labi, ka vienalga, vai viņš dzīvo, piemēram, ārzemēs, vai viņš dzīvo blakus istabā, nezinu, vienalga. Vienkārši tas ir svarīgi, ka tāds ir. Ievelc to elpu tagad, štajā piezinamā, ievelc elpu tur. 1, 2. Pirmo gadu es priekšnesumu izplānoju, tā teikt, visu no A līdz Z pati. Es esmu piesaistījusi ļoti radošu meiteni vārdā Anete Krišjānova no Mākslas akadēmijas, kas darina man tērpu, kuras līdzautore esmu es. Mēs abas divas salikām galvas kopā un radījām to, ko mēs tā kā iedomājāmies, kas atbilst tam dziesmas tēlam, tā var teikt. Mēs pašas krāsojām kleitu, nesen pati pūtu, kaut kur appūtu un visi roka appūst bija. Tad arī nedaudz esmu piesaistījusi pie horeogrāfijas meiteni vārdā Kristiāna Cimermane, kura nedaudz palīdz pie tādas kustības. Tā dziesma neprasa ļoti liels dejas aktīvas, bet tomēr kaut ko tādu graciozu no viņas es centos paņemt savā paspārnē. Ja mums vajag ievilkt kārtīgi elpu, lai es tevi dzirdētu. Tu gribētu kādreiz piedalīties tik milzīgā konkursā, ka tu pēc tam uzstājies, nezinu, pārdesmit miljoniem cilvēku, kas tev skatās? Jā. Jā? Jā. Un ar kādu dziesmu tu gribētu? Ar ātru, lēnu? Kādu gribētu? Ātru. Gara kleita? Ne. Vidēji gara kleita? Jā. Okay. Ar šo greklu? Jā. Es jau zināju. Kāpēc tu spiedzi skolā, nevis dziedi? Tāpēc, ka daži no klases biedri ir ļoti skari. Un tu tev viņi jāpārkliedz? Jā. Mi minors, la minors. Viss diezgan loģiski iet, nav pēkšņi kaut kāds šidāts tempi, vai ne? Man katru dienu ir pāris skolnieki, tad man ir 3 dienas nedēļā ir akadēmija, lekcijas. No rītiem es baigi agri neceļos. Par Rūtu var uzzināt Rūtas mājaslapā, kas jau darbojās aktīvi rūtadūdum.lv. Facebookā Rūta Dūdum bez garumzīmēm. Twitterī Rududum. Instagramā Rududum. Tā, klausies, Raivi. Tātad tiem īpaši tev, kuri nesaprot, kā tur notiek viss tā sistēma, tas notiek tā svētdien, 7. februārī, 9:20, labāk 20, uzvār tēju, 25. ieslēdz televizoru un LTV1, kur būs raidījums Supernova. Pēc tam tu noskaties visus 10 priekšnesumus, tu noklausies, ko žūrija par katru saka, noskaties manu priekšnesumu, kas ir numur 3. Pēc tam
Pēc 10. priekšnesuma sāc balsot. Numurs 333 vai kaut kas beigās 333 nobalso, un tad 2 tiek izvēlēti no žūrijas, labākie 2 no skatītāju balsojuma. Tā kā ļoti svarīgi, ka tu nobalso 7. februārī. Jā, ar ko es balsoju? Tu balso ar telefonu. Manuprāt, paklausies svētdien, man šķiet, ka varēs nobalsot arī no Twittera vai no Supernovas mājaslapas. Es negribu samalot. Bet telefons primārais. Es piezvanu, viņš pieņem zvanu. Balsojums pieņemts, paldies. Jāzvana vienreiz, vai tad kā fināls būs jāzvana vēlreiz? Visu laiku būs jāzvana. Visu laiku no jauna notiek zvanīšana. Šitā, tik sarežģīti, jā? Katru nedēļu vienkārši ņem un zvani.